parasti mēs braucam varbūt vairāk uz tādiem svinīgākiem pasākumiem, kad mēs varam pasniegt mūsu sadarbības partneriem balvas un pateikt paldies par labi padarītu darbu. Un to mēs esam darījuši gan Liepājas metalurgā, gan Laumā, gan arī Liepājas domē, gan arī Liepājas papīrā. Bet jāsaka tā, ka šoreiz ir varbūt mazāk šoreiz pateicības vārdu. Šoreiz ir lietišķas sarunas par Liepājas metalurga tālāko likteni, jo tas ir uzņēmums, kura darbinieku liktenis mūs uztrauc. Mēs sekojam nepārtraukti līdzi. Esam piedalījušies arī dažādās sarunās ar valsts amatpersonām par to, kas varētu notikties ar šo uzņēmumu. Mēs saprotam, ka tie ir vairāki tūkstoši strādājošu cilvēku, tās ir viņu ģimenes, kuri ar šobrīd ir neziņā par savu likteni, un tāpēc arī mēs esam šeit, lai mēģinātu vēlreiz arī pārunāt ar dažādām amatpersonām, arī pašiem darbiniekiem uzņēmumā, kādas tad ir iespējas, kā viņi skatās uz savu rītdienu. Kā vienmēr jāsaka, domē mēs esam bijuši savstarpēji saprotoši un arī lietišķi, un esam uzklausījuši priekšsēdētāja arī redzējumu par uzņēmumu dažādām problēmām. Arī esam secinājuši to, ka ir arī iespējas sociālajām garantijām. Tik tiešām to ir patīkami dzirdēt, ka pašvaldība savu uzņēmumu nepamet un katrā dienā par viņu domā un rūpējas, cik tas ir tātad arī šīs institūcijas kompetencē. Jāsaka tā, ka mums vēl ir arī šodien tikšanās ar darbiniekiem. Protams, droši vien, ka šeit būs vairāk emociju un tātad domāsim, ko darīt tālāk. Kāds atbalsts varbūt ir vajadzīgs arī no arotbiedrībām, pārējām arotbiedrībām, ne tikai no Liepājas metalurga arotbiedrībām, bet arī no pārējām Latvijas arotbiedrībām. Varbūt ir nepieciešams iet uz kādu kopēju akciju pie valdības vadītājiem, lai arī tie tomēr sāktu varbūt vairāk rosīties un domāt par tiem cilvēkiem, kas Latvijā vēl ir palikuši un strādā. Kopš pagājušās reizes, kad es biju Liepājā un mēs runājām par šo problēmu ar darbiniekiem kopējā sapulcē, ir pagājis pavisam nedaudz laika, bet diemžēl tas, kāds tas redzējums izskatījās pagājušā reizē un kāds viņš ir uz šodienu, gribētos daudz labāk, lai būtu, jo tās lietas nav gājušas, nav sakārtojušās tā, kā gribētos, lai Liepājas metalurgs pēc iespējas ātrāk atsāktu ražošanu, cilvēkiem būtu darbs un viņi nedzīvotu neziņā. Tāpēc mēs šodien tādā garākā plānotā darba vizītē tiekamies ar vairākām pusēm. Tātad bijām pie pilsētas mēra. Ļoti konstruktīvi pārunājām jautājumus, kas saistīti gan ar pašu uzņēmumu, gan ar to, kas ap to un ar to ir saistīts, gan arī par iespējām līdzēt cilvēkiem un kā mēs to redzam katrs no savas puses. Pēc tam mēs tiksimies arī ar patreizējo uzņēmumu vadību. Ļoti grūti teikt, kas vada pašlaik šo uzņēmumu, jo neredzam, kad kaut kas virzītos uz priekšu cilvēku labā, un tad mēs, protams, runāsim arī ar cilvēkiem, jo viņiem katram ir sava rūpe, sava sāpe, un izskatās, ka pašlaik vienota recepte nepastāv. Bet katrā ziņā mēs pārunāsim visas tās iespējas, kādas mēs redzam saistībā ar darbiniekiem. Protams, ka galīgais lēmums jebkurā gadījumā jāpieņem katram darbiniekam atsevišķi, bet mums atliek divas lietas. Mums atliek cerēt uz to labāko, bet gatavoties tam ļaunākajam. Tāpēc mēs, protams, gribam cerēt, kad atradīsies cilvēki, kas uzņemsies atbildību par šo uzņēmumu un virzīs viņu tālāk uz to, lai viņš turpinātu strādāt. Bet katrā ziņā mums ir jābūt gataviem, ja šāda lieta vai šādi cilvēki nepastāv, jābūt gataviem, ko tad darīt tiem cilvēkiem tālāk. Tas mūs uztrauc visvairāk. Un, pēc pirmās tikšanās ar Liepājas mēru mēs esam pārliecināti, ka vēlēšanās, lai šis uzņēmums turpinātu darbu, protams, ir. Runāsim tālāk, skatīsimies tālāk.